Atceries to, ka nav labāku veidu, kā iesākt šo rītu. Kļūstam nesalaužam. Tu iespējams šobrīd jūties pazudis. Tev ir apnicis censties, jo neredz rezultātus. Apnicis justies, ka esi apmaldījies, jo viss notiek pārāk lēni. Bet tieši šis ir tas posms, kas tev visvairāk norūdīs, stiprinās un izmainīs. Ir viegli doties uz priekšu, kad redzi rezultātus, bet īstās izmaiņas sastās tevī brīži, kad ir klusums. Brīži, kad cīnies ar savu iekšējo dialogu, grūtību priekšā. Brīži, kad nesaņem tulītais ovācijas. Tev visticamāk šobrīd to ir grūti iedomāties, bet šīs dienas drīz kļūst tālas atmiņas. Apzinies to, ka dzīve mūs nostāda vietās, kur ir vislielākā pretestība. Brīdī, kad esi uz izrāviena sliekšņa. Tavs varbūt te pateiks stūri, bet tu to nekad neuzzināsi, ja padosies tagad. Tāpēc paliec uzticīgs sev, ietur nesalaužam tempu un dari visu, kas nepieciešams, lai īstenot savas vīzijas. Tavu nākotnes versija būs tev pateicīga, ka nepadevies, kļūst nesalaužams. Nu ko? Laiks kā vienmēr ir izticējis.